Sirdsmīļa Monika, Monika, kaislīgā vienīgā. Sirdsmīļa Monika, Monika, zvaigzne vispožākā. Sirdsmīļa Monika, Monika, kad saulē jūrā grims. Sirdsmīļa Monika, Monika. Ko tu te dari? Robertiņa, vai tu atceries, ko tu teici, kad man pirmo reizi ieraudzīji? Jā, es atceros. Es teicu, ak, tu mans mazais mīļais kakīti. Tavam mazajam mīļajam kaķītim ir uzradušās vārnu kājiņas. Un ko tu runā? Tavām kājām pagaidām nav nekādas vainas. Nu, tu vispār nezini, kas ir vārnu kājiņas. Zinu gan. Nu, vārnu kājiņas ir krunciņas. Acu kaktiņos, nu nāc paskaties. Nerunā blēņas. Nu, tu tak joprojām esi ļoti skaista. Jā, tu to saki, lai tikai man nomierinātu. Lai gan kas tur ko uztraukties. Ir taču skaidrs, ka reiz pienāks diena, man būs krunkas, un tev no pieres sāks atkāpties mati. Es tikai nezināju, ka tas būs tik drīz. Bet ja tu saki, es esmu skaista, un tu man joprojām mīli, nav ko uztraukties. Galvenais, ka es patīku tev, un es esmu laimīga. Kā? Man no pieres sāk atkāpties mati? Nu, tu es teicu pārnestā nozīmē. Robertiņ, tev ne par ko nav jāuztraucas. Kā nav jāuztraucas? Man vairs nav matu. Nu, nekļūs smieklīgs. Man no pieres sāk atkāpties mati, paskaties. Ko tu runā tā kā vājprātīgs? Ja tev būtu tik daudz naudas, cik tev ir matu? Pagā, uz pakauša vēl ir. Bet uz deniņiem? Ja ko te? Ženīvļa darēsim? Nu, labi, nu tev pieri ir kļuvusi par puscentimetru platāka, nu un tad? Kā par puscentimetru vai tiešām par tādu gabalu? Nu, Roberta! Un kurš teica, ka sievietes ilgi grozās pie spoguļa? Kā es domāju par savu karjeru? Kas vairs savai karjerai? Nebūs mākslinieks, būsi politiķis. Tēlot strūklaku. Robert, ko tu tur dari? Zini, manas pakauši parādījies pļešs. Vai, līdzies mierā. Plikpaurīt, ejam gulēt. Plikpaurīt? Ita aida netaisnība. Paša man visus motus no galvas noādusi, a ņūļa saukai par plikpauri. Runā latviski. Es tā neesmu ar mieru, nekā nebija. Es netaisos būt par plikpauri. Labi, to tu saki savam paurim, ne man. Robert, tu neesi plikpauris. Un ja tu arī būtu, nu ko tur vairs var darīt? Nu, ja, tā jau ir. No nervozēšanas jau vairāk mati nesaugs. Nesaugs. Labu nakti. Interesanti, kā tas izskatīšos bez matiem. Ar labu nakti. Ar labu nakti, mīļumiņa. Nāku, jau nāku. Tu laikam ļoti steidzies. Kāpēc tev galvā cepuri? Jau uznāk lietus. O, jā, virtuvē pie griestiem baigie lietus mākoņi. Man vienkārši bija nosalusi galva. Nu, nevar jau zināt. Varbūt uzskatīs kāds apmetuma gabals. Žanis par īri neaizmirst, bet remontu dzīvoklī netaisa. Jā, jā.
Zapte ir? Monika, es to gribu. Ko tas nozīmē? Tev taisnība. Apmetumā ir plaisas. Maizi tosteri ieliki? Čau. Robertiņa, es jūtos kā stacijas bufetē. Kāpēc tev galvā ir cepuri? Nu? Man neērti, tāpēc, ka visi pēta manus retos matus. Es nevaru. Lūdzu, iztiksim bez jociņiem, tas ir ļoti sāpīgs jautājums. Robertiņ, nu te neviens nejogo, Robertiņ. Nu, tad tā. Tā. Nu. Labrīt, Monika. Sveikis apkārt! Lūdzu. Labrīt. Vai kas veicies? Roberts sācis jukt prātā. Viņš ieņēmis galvā domu, ka viņam ir pliks pauris. Pliks pauris Robertam. Hilde, es pavisam nopietni saku. Viņš domā, ka viņam ir kļuvuši plānāki mati. Brokastīs ieradās cepurītē. Nu, ko tu smēji? Tas ir nopietni. Nu, starp citu, es Robertu lieliski saprotu. Man arī reizēm šķiet, ka man šur tur šādi tad kaut kur plānāki. Nerunā muļķības, tev nekur nekas nekļūst plānāks. Jā, man tik kupli mati, ka reizēm pilnīgi krītot. Jā, tev vajadzētu viņš apgriezt, lai tu neizskaties pēc meitenītes. Monika, kas attiecas uz Robertu, tās ir pilnīgs muļķības. Viņam taču pietiekoši daudz matu. Nu, man tu to var nestāstīt, bet viņš tiešām domā, ka viņam ir pliks pauris. Kā lai iestāst, ka tas tā nav? Vajadzētu atteicināt īstus plikpaurus, lai salīdzina. Jā. Bet tā nemaz nav slikta doma. Jā. Hei, padomāsim, cik plikpaurīši mēs pazīstam? Pičs. Vilis. Bērtulis. Ivars. Līnis. Varis. Žani, varbūt tu? Varbūt ko? Varbūt tu gribi kafiju? Paldies, dzērām. Ko tu ķiķinis? Rogaini. Man vienkārši tikai ienāca prātā kāda nākotne gaida Moniku. Kāda? Roberts tagad sāks izmēģināt visus matu attaudzēšanas līdzekļus, kādi vien ir zināmi. Kādus līdzekļus? Ļoti efektīgi, bet nu mežonīgi, es tev teikšu. Tas ir masāžas stīla losjoni, tas ir želejas, tas ir stingrās sukas, mīkstās sukas, tas ir matu pārstādīšana, matu piesaldēšana, matu sakņu stiprināšana. Var sakot, visu to, ko visi izmēģina veči, kas baidās no plikpaurības. Žani, tu man devi teicam ideju. Jā. Es Robertam izstāstīšu šos mežonīgos paņēmienus, un viņš atmetīs domu par plikpaurību. Iedod. Tik mežonīgi paņēmieni, no kā atteiktos vīrietis, kas baidās no plikpaurības, vēl nav izdomāti. Ak, nav. Nav. Nu tad būs. Labdien! Labdien! Priekš jūs redzēt, Broškina firmas salonā. Ko var pakalpot? Man vajadzētu līdzekļu pret matu izkrišanu. Vai. Sēdieties, lūdzu, jā. Paldies. Ko jūs man tā pētat? Nē, es jūs nemaz nepētu, jums tikai tā likās. Kas tad jums par vainu tik jaunais Redziet, mans vīrs domā, ka viņam sāk veidoties pliks pauris, un es gribu nopirkt līdzekļus pret matu izkrišanu. Vīrs, jā. Sakiet, lūdzu, kā jūsu godvārds ir? Es esmu Rambāne. Rambāne? Redziet, Rambānes kundze, mums ar klientu jābūt savstarpēji uzticībai. Ja jūs gribat, lai es jums palīdzu, jums man jāuzticās. Tātad, kāds jūsu plikpaurības koeficients ir? Mans koeficients... Kā? Mans? Mana vīra. Jā, vīra. Ziniet, ko es jums ieteiktu? Ko jūs? Es jums ieteiktu nomainīt pret dabiskāku parūku šo te parūku savu. Kādu parūku? Tie ir mani īstie mati. Jā, īstie, kundzīti.
Atvainojiet. Mums ir ļoti labi uzlējumi. Nu, pat atnāc. Jūs varat man palīdzēt? Varam, kundzi, te ir labs un tas ir labs ievilkums. Viņš vēl kārā tik ļoti labi. Un šitais garais mums tikko no Francijas tas stumjakala ārā, kundzi. Un te mums ļoti labi vibrātori. Masāžas vibrātori, kundze, jūsu vīram un Labi, iesaiņojiet, bet man vajadzētu tāds līdzekļus, kas briesmīgi smird, kas skrāpē, kas koč, kas dur, kas... Un šitais, kas ļoti sāp. Nu, ko tu man nezvani? Es gaidu. Kā tad patika Robertam ārstēšana? Hildiņ, man nav drosmes. Man tā negribas viņu mocīt. Nu, paskaties, ko es esmu sapirkusi. Varbūt vispirms vajadzētu izmēģināt kādu saudzīgāku paņēmienu. Nu, manuprāt, jau tas, ko tu pirmiņ teici, nebija slikti. Ko es teicu? Vajag saaicināt plikpaus īstus, lai viņš salīdzina, vai šiem ir vairāk matu vai viņam. Labi. Sarīkosim viesības, saicināsim viesus, bez matiņiem tādus tā kā noskūt soliņas. Tu man palīdzēsi? Tu gribi, lai es arī sev noskūju pliku pauli? Nu, nē, taču. Pagaid, tagad tā, tu palīdzēsi izkārtot tos plikpaurīšus. Es gribu, lai te izskatās kā saulainā ķirbju laukā. Pagaid, kā man agrāk neienāca prātā šī doma? Es zinu vienu cilvēku, kas pazīst vismaz 100 plikpauru. Broškin kungs, labdien! Monika, piedod, bet Žanis nebūs tavā plikpauru partijā. Vai žēl gan? Nu, nekas, iztiksim bez viņa. Hildiņ. Kā, vai tad es kaut ko varu tev palīdzēt? Jā, piekārto lūdzu galdu. Vispār es brīnos, kā Broškin kungam izdevās pierunāt tos plikpaurus nākt uz šeit. Plikpauri apmeklē Broškina kunga psihiskās rehabilitācijas nodarbības. Un šovakar šī nodarbība notiks šeit. Tie ir viņi. Labvakar, Broškina kungs. Tas viens no brāļiem Veitiem. Tas ir pats Laķa kungs. Vimbas kundze, Rambāns kundze. Būs vēl 7. Vēl 7? Ļoti jauki. Es vēl sarunāju vēl 7 sarunu. Ļoti jauki. Vai kungi nevarētu noņemt cepures? Saprotiet, es viņam biju spies izstāstīt taisnību un teicu, ka būs arī vakariņas. Vakariņas? Jā. Es neesmu neko gatavojusi. Kā? Būs jāved uz restorānu. Nu, jā. Un vēl es apsolīju, ka katram būs pa 10 latiem vēl. 10 latu? Katram. Un vēl būs 7? Nu, jā. 90 latu? Nu, labi. Aha. Nu, izliek. Kundz, kā tas veikals pēdējā laikā iet uz grunti, man vajadzētu tos 10 latus vēl, ja varētu. Rambāns kundz. Broškina kungs. Jā. Kungi, lūdzu, apsēdieties. Jā, kungi apsēdīsies, tūlīt kungi sēžam. Es ceru, ka tā naudiņa nebūs samaksāta veltīgi. Aha. Šādi, nāc iekšā. Kungi, sveiki visapkārt. Žāni, tu nekad nepamet draugus nelaimē. Bez šaubām. Žani, dod cepuri. Bet, lūdzu. Broškins. Vimba. Halo? Sveika, Dūdiņ. Es nekādīgi netieku mājās. Baigi daudz jāpiestrādā pie jaunās programmas. Robertiņa, vai tu nevarētu atskriet uz mazu brītiņu? Kāpēc? Nu, saproti, tev ir sagatavota procedūra pret plikpaurību. Nāksies atlikt uz vēlāku laiku. Nē, tu nevar atlikt, tā ir ļoti dārga procedūra. Neņem ļaunā, man tiešām ir ļoti daudz darba. Atā, buča. Kā viņš nenāks? Viņš nebūs. Tāda ir tā pateicība par man labo sirdi. Un man tas izmaksāja 100 latu. Bet ko tu tagad darīsi? Tagad es viņu spīdzināšu. Monika! Es esmu virtuvē.
Sveika, Dūdiņ! Čau, čau! Tu izskaties pēc francūža. Kas tie par krāmiem? Tie nav nekādi krāmi. Es biju matu kopšanas salonā. Tie ir labākie matu sakņu stiprināšanas līdzekļi. Sakņu stiprināšanai? Jā. Tu domā, ka tas var palīdzēt? Es tev galvoju. Nu, sākam procedūras. Sēdies. Jā. Atbrīvojies. Nomierinies. Tā. Aiziet. Tā. Tā. Mierīgi, neuztraucies. Ņemam nost. Kāpēc? Nu, taču jāņem nost. Tā. Tu saki, ka tās saknītes negrib augt, jā? Labi. Stimulēsim tās ar vibrācijām. Aug! Jau aug! Jūti? Patīkami? Slēg laukā! Gaidi! Palīdz! Tā! Tā! Tagad būs masējošā suka, lai tās saknes mazliet parautu. Tā, 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 tā. Nu, pietiek. Labi. Pakal, tu esi droši, ka viss ir pareizi? Viss notiek pēc instrukcijas. Tagad ir ļoti vērtīga procedūra. Šis aparāts ir konstruēts speciāli tev. Meistars Matīs. Aiziet. Gaidi. Pagaid, man nemasē bārdu man tāpat aug. Šī bija matu sējamā mašīna. Tu man pēc procedūras iedosi tā konstruktora adresi. Labi. Tagad matu iešaušana. Iet, pagaid! Pacieties! Turāka boba! Pacieties! Kārtībā, paskaties. Āda ir veselīga sārta. Tās ir asinis. Labi, tagad tā. Uzlaiko šo te. Kā man zeķe? Tā ir sautējošai sinepju maskai. Sinepju maskai? Uzliek masku, uzvelk zeķi un iet gulēt. Ja vajag, tā vajag. Tā. Pagaid, nu ne jau kāja, galvā. Galvā? Uzliek masku, uzliek zeķi un tad iet gulēt. Ar visu zeķi, jā? Jā, tā. Tālāk ir ļoti... Drusiņ pa šauru. Nu, velc nost. Velc nost. Tu man pati teici, kas tā kā atkal nav labi. Nu, ne jau uz ģīmi, uz pakauši. Uzliek masku, zeķi un iet gulēt. Labi, tā. Tagad ir ļoti ķēpīga maska. Turi. Noliec zodu. Tā. Kas tas ir? Tā ir eļļa. Matu sakņu atmiekšķēšanai. Tā. Tagad nākošais. Kas tas bija? Etiķis. Matu sakņu konservēšanai. Jā. Tā. Tagad. Nu, tu dari tur augšā. Kas tas ir? Es iekuļu olas. Nu jauki, olas, eļļa, etiķis. Nu piegriez vēl tomātus un gurķus. Tad vakarā nevajadzēs taisīt salātus. Labi. Tagad mēs to visu dabūsim iekšā galvā. Aiziet! Tā, kārtībā. Tu dīveņi. Tagad mēs to visu nofiksēsim. Ko tu dari? Nofiksējam. Tā. Labi. Un tagad mācam zeķīti. Tu dīveņi. Un kas tas ir? tā ir termocepure.
Nu, tev vajadzēs sutināties 2 stundas. Aha. Tā. Paklausies, Monikiņ, procedūra ir galā? Jā, Aha. bet to vajadzēs atkārtot katru otro dienu veselu pusgadu. Kā, katru otro dienu veselu pusgadu? No, kā tev patīk? Tu zini, Mati tā patīkami kņud. Laikam saknes stimulējas. Tev to vajadzēs atkārtot katru otro dienu veselu pusgadu. A, ko vajag, to vajag? Ja jau Mati aug labāk, tu zini, šo procedūru mēs atkārtosim katru vakaru, visu gadu. Nu, vai zini? Sirds mīļa Monika, Monika, kaislīgā vienīgā. Sirds mīļa Monika, Monika, zvaigzne vispožākā. Sirds mīļa Monika, Monika, kad saulē jūrā grimst. Sirds mīļa Monika,